Rīgas plānošanas reģiona pasākums Labā prakse notika 2023. gada 11. oktobrī Rīgā Skanstes City konferenču zālē. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3112I, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai projekta, pašvaldības kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā biznesa un vadības konsultanti stāstīja par biznesa vadības praksi, ko pašvaldības var pielietot sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Labklājības ministrijas pārstāve prezentēja aktualitātes normatīvajā un metodoloģiskajā vadībā attiecībā uz pašvaldību sociālo pakalpojumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Un Rīgas valstspilsētas pašvaldības eksperts dalījās divos pieredzes stāstos par sociālās vides izpēti, atbilstošu pakalpojumu izveidi un novērtēšanu. Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Sociālo pakalpojumu pieejamības un attīstības plānošana pašvaldībās, aktualitātes normatīvajā un metodoloģiskajā vadībā. Autors sniedz informāciju par aktualitātēm sociālajā politikā un metodoloģiskajā ietvarā saistībā ar sociālo pakalpojumu plānošanu, kā arī izaicinājumiem nodrošināt minimālo sociālo pakalpojumu grozu. Sociālās vides izpēte palīdz veidot labākus un kvalitatīvākus sociālos pakalpojumus. Labklājības nozares pamatnostādnēs sociālajā aizsardzībā ir 5 lieli rīcības virzieni, un viens no tiem ir moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū. Pamatnostādnes noteikts 2001. gadā. Jau šajā dokumentā noteikti virzieni, soļi, izaicinājumi, ar kuriem šobrīd saskaramies. Pašvaldība ir tā puse, kas nodrošina personas dzīvesvietas apsekošanu, plāno un veic vajadzību novērtēšanu un arī nodrošina pakalpojumus uz vietas, slēdz līgumus kompetences ietvaros. Labklājības ministrija savukārt veido politikas ietvaru un nodrošina pakalpojumus īpaši aizsargājamām grupām, piemēram, sociālo rehabilitāciju neredzīgiem cilvēkiem, cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tehniskos palīglīdzekļus un citus pakalpojumus. Lai veidot uz individuālām vajadzībām vērstus pakalpojumus, ir vairāki izaicinājumi. Pirmkārt, vajadzības laika gaitā mainās, tāpēc jāspēj pielāgot pakalpojumus, kritērijus, piešķiršanas nosacījumus un rast atbilstošu finansējumu. Latvijas sabiedrība ir viena no straujāk novecojušām sabiedrībām, un tas nozīmē pieaugošu nepieciešamību pēc aprūpes. Ģimenes rūpējas par saviem vecajiem tuviniekiem, taču analizējot sociālo-demografisko situāciju, mēs redzētu, ka ir pietiekami daudz vientuļie seniori bez ģimenes atbalsta pieejamības. Šiem senioriem nepieciešams sabiedrības, pašvaldības un valsts atbalsts. No otras puses ir izaicinājums – nepietiekoši cilvēku resursi, lai pakalpojumus sniegtu. Pasaules tendences liecina, ka šāda demografiskā bedre ilgs vēl vismaz 20 gadus, līdz demografiskā līkne izlīdzināsies, un proporcijas starp bērniem, vidējā vecuma un senioru grupas cilvēkiem būs normāli piramīdas formā, taču šobrīd jāmeklē risinājumi. Būtisks virziens ir digitalizācija. Ir darbi, ko var noņemt no administrācijas un darbinieku pienākumiem, lai sanāk vairāk laika veltīt cilvēkiem, sarunām, pakalpojumiem, domāšanai un mazāk piezīmju veikšanai, protokolu rakstīšanai, atzīmēšanai sistēmās, pārskatu veidošanai, piešķiršanai, aktu sastādīšanai, virknei darbību. Izmaiņas top ministrijai regulāri sadarbojoties ar sociālajiem dienestiem gandrīz katru otro pirmdienu. Tāpat šajās sanāksmēs pašvaldības dalās viena ar otru pieredzē, grūtākā brīdī viens otram var prasīt padomu. Pašvaldību sociālo pakalpojumu grozs ir izaicinājums. Jautājums, kas ir darba kārtībā jau 4. ministram. Groza izstrādes darba grupā piedalījās arī pašvaldības, rezultātā tapa konceptuālais ziņojums un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi. Pagājušā gada rudenī tika saņemti Finanšu ministrijas iebildumi, un 2023. gada vasarā tika atsākta aktualizētu grozījumu atkārtota saskaņošana. Lielākie iebildumi ir saistīti ar finansējumu. Finanšu ministrijai nav skaidrības, vai tas ir pietiekams, jo pašvaldību pārskati netiek sniegti pēc vienādas metodikas un klasifikācijas. Labklājības ministrija risina šo jautājumu.
Plānotajā pakalpojumu grozā lielākais pakalpojumu klāsts paredzēts cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo viņu spējas veikt pašaprūpi un piedalīties sabiedrībā ir visierobežotākās. Cita klientu grupa – cilvēki, kas dzīves notikumu, paradumu vai sociālo apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā, kurā viņiem trūkst patstāvīgas dzīves iemaņas. Situācijas ir dažādas un dažādi ir pakalpojumi – patvērsme un nakts patvērsme, krīzes centri, ģimenes asistenti, pakalpojumi bērniem ar uzvedības traucējumiem. Visi šie pakalpojumi likumā tiek ietverti, taču kļūst obligāti vēlāk. Kāds no 2026. gada un kāds no 2028. gada. Būtiski ņemt vērā to, ka citus pakalpojumus nodrošināt un veikt brīvās iniciatīvas var tikai tad, ja primārie un obligāti ir nodrošināti. Nav pamata izmaksāt pabalstus kabeļtelevīzijai, absolventu grāmatām, Ziemassvētkiem. Šī praksa iet mazumā, bet joprojām saglabājušies pašvaldību pabalsti jaundzimušajiem. Šādus pabalstus nevajadzētu izmaksāt, kamēr ir tādi iedzīvotāji, kuriem pašvaldība nav nodrošinājusi palīdzību krīzes situācijā. Pašvaldības ir aicinātas pārskatīt savas brīvās iniciatīvas, vai tie ir pamatot sociālajie pakalpojumi un pabalsti. Sabiedrības integrācijas fondā būs iespēja pieteikt sociālos pakalpojumus, kas ir inovatīvi gan no tehnoloģiskā aspekta, gan no saturiskā pakalpojuma dizaina un mērķu grupas aspekta. Jāseko Sabiedrības integrācijas fondas mājaslapai, kā arī ministrijas regulārajās sanāksmēs šī informācija tiks sniegta. Ideja par individuālo budžetu ir aktuāla, finansiāli ietilpīga, tāpēc tiek attīstīta pamazām. Ministrija ierosināja šī gada budžetā vairāk kā 10 iniciatīvas par vairāk kā 130 miljoniem. No tām tika atbalstītas 4 vai 5 par kādiem 36 miljoniem. Līdz ar to individuālā budžeta ideja pārvirzījās uz nākamajiem gadiem. Sociālās integrācijas valsts aģentūra attīsta moduļu formā mācības neformālajiem aprūpētājiem ar mērķi sniegt atbalstu arī tiem cilvēkiem, kas uzņēmušies rūpes par saviem tuviniekiem. Mācības, kā netraumēt sevi, kā pasargāt savu ķermeni, kā labāk komunicēt, kā veikt tuvinieku aprūpi. Šīs mācības varētu sākties 2024. gada otrajā pusē. Latvijā nav sociālās apdrošināšanas vecumdienu ilgtermiņa aprūpei. Ir invaliditātei, bezdarbam, maternitātei bērnu piedzimšanas gadījumā. Tāpēc tā ir tuvinieku rūpe. Piemēram, Vācijā ir obligātā apdrošināšana vecumdienu ilgtermiņa aprūpei. Vai Latvijas sabiedrība gatava papildus nodokļu slogam? Labklājības ministrija projekta ietvaros ir izstrādājusi sociālo pakalpojumu cenas aprēķināšanas formulu jeb algoritmu. Tas ietver visas sastāvdaļas – nodrošinājumu, administrēšanas, telpu izmaksas. Prezentācijai ir saite. Pašvaldības ir aicinātas lietot šo algoritmu. Diskutabls ir jautājums par personas līdzmaksājumu. Ir pašvaldības, kas nemeklē klienta tuviniekus. Dažas to turpina darīt. Efektivitāte un kvalitāte no vienas puses ir pakalpojumu sniedzēja un pašvaldības atbildība, un tikai atsevišķos gadījumos būtu nepieciešama ministrijas iesaiste. No otras puses skaitlis, cik cilvēki saņēma pakalpojumu, pēc būtības neko neizsaka. Cik liela bija vajadzība, cik labs bija šis pakalpojums un vai tas tika nodrošināts. Atsevišķās pašvaldībās šī mērīšana ir attīstīta, bet visai valstī noteikt vienotu modeli ir liels izaicinājums. Tomēr ir atsevišķs projekts, kura ietvaros top šis modelis. Projekts ir tikai sākuma stadijā. Mēs dzīvojam sociālajā vidē, tā aptver visu mūsu sabiedrību. Tajā notiek labas lietas un arī riskantas lietas. Arī jaunajā sociālā darba vārdnīcā ir plaša definīcija. Vārdnīca ir liels sasniegums, pašvaldības ir aicinātas to lietot. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikts pienākums pašvaldību sociālajam dienestam veikt sociālās vides izpēti. Plašākā nozīmē tas ietver arī ārpus tiešās kompetences jautājumus. Piemēram, ministrija pētīja, kas notiek ar trūcīgo cilvēku un transporta pieejamību, kas notiek ar parādu saistībām. Šīs jomas nav labklājības ministrijas atbildība, taču ietekmē cilvēku dzīves. Un līdzīgi ir arī ar pašvaldībām. Jāskatās plašāk. Ne tikai savu ikdienas darbu un klientu lokā, bet arī kopā ar citām pašvaldības nodaļām un kolēģiem. No šīs informācijas var secināt, ka vajag jaunu pieeju, pakalpojumu. Var saskatīt patiesos iemeslus vai faktorus. Pētīt sociālo vidi var analizējot statistikas datus, organizējot fokusgrupas, ekspertu intervijas, var veikt arī SVID analīzi.
Tam jāvelta laiks, un tad var veidot pierādījumos balstītus priekšlikumus sociālo pakalpojumu un visu pārējo atbalsta veidu pilnveidei. Ministrija veido diezgan plašu matricu, lai aptvertu sociālās vides, ekonomiskos un statistikas rādītājus, kas pašvaldībām var noderēt. Dati tiek pārbaudīti ar dažām pašvaldībām. Piemēram, par cilvēkiem, kuri saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu, ir zināms cilvēku skaits, kuriem ir pirmā grupa, otrā grupa, īpašā kopšana, cilvēku skaits, kas gaida rindā, lai saņemtu pakalpojumus. Šāda veida tabulas ir sagatavotas par visiem pakalpojumiem, un viena ir vispārējā sociāla demografiskā. Sākotnēji būs sarežģīti